Man patīk, kā tu izskaties. Tev patīk, kā es izskatos? Un kas tev konkrēti patīk manā sejā? Viss. Tā rižā bārda. Tev patīk tie jau pašķidrie 40-gadīgā vīrieša mati. Tev patīk pleķi uz manas pieres, nosīdusī piera, kas parāda to, ka es nervozēju. Tas emocionāls. Tev patīk manas tukšās acis, intelekta neskartā seja. Kas tev tieši konkrēti patīk? Tā nav taisnība, nevajag būt Bet man nepatīk, ka man te pa vidu tāds tukšumiņš ir pa vidu. Un šitāds, te es ņaisties tā ciet. Nu jā, kroči uzlikt normāli seju, tagad normāli parunāt un tā. Jā, esmu atpakaļ. Čau visiem, čau. Nu, ko pirmajā daļā es tur parunāju, starp citu arī es gribu apsveikt pats sevi, apsveikt ar to. Es pirmo reizi mūžā saņēmu 3 dienu diskvalifikāciju sporta terminoloģijā izsakoties Facebookā, man nobanoja uz veselām 3 dienām. Un ne jau par to, ka es nosaucu Šuplīnsku par pakaļu, augstasinīgi, kas zina, ka viņi piedalās spēlē un grib uzvilkt bērniem maskas. Ne jau par to, ka es nosaucu Pavļutu par pimpi, par to man nenobloķēja Facebookā uz 3 dienām. Man nobloķēja Facebookā uz 3 dienām par to, ka apvainojot man naida runā, kad es biju veltījis klipu Andrim Bulim. Es viņam vienkārši teicu, lai viņš turās pie tādas sievas, kas pieņem to, ka viņš drāžās apkārt, kas pieņem to, ka viņš grib dzīvot citās ģimenēs, un es vēl teicu Andrim Bulim, ka noteikti turies pie savas sievas, jo tikai viena sieviete, manuprāt, Latvijā ir spējīga lasīt savu vīru dzejojus, kuros viņš apraksta to, kā viņš mīlējās ar pilnīgi citām sievietēm nekā savu sievu, un mani ņem Faceitī pie kaut kādiem 32,000 skatītājiem un nobano. Nu, vai tas ir godīgi, pasakiet? Bet, mīļie draugi, man jums ir labas ziņas. Jau drīzumā būs jauna interneta platforma, kurā nebūs iespējams nevienu bloķēt, nevienu cenzēt, bet par to es pastāstīšu pēc nedēļas, jo tas viss vēl bišķi karās gaisā. Bet es esmu skaidrā, jā. Pasties manās acīs, kur tu te kaut ko redzi. Es vispār apbrīnoju. Pamēģini pateikt. Citiem nekas nav svarīgāk. Pamēģini šmīgi pateikt. Pusušķērs 6 puskažociņus uz šausliežu dzelzceļa amino dezoksiribonukleīnu skābi. Nu, pamēģiniet pateikt, kaut vai pēc 3 salēm. Labi, ne par to. Nu, davai palasīšu tagad, kā iet jums, mīļie draugi. Čau. Kā iet, mīļie draugi, jums? Nu, kā jums iet? Tajā laikā, jā. Jā, nu, kā jums iet? Jā. Vai krīze jūs skar? Vai krīze jūs skar? Vai piķis iet uz beigām, vai piķis nāk klāt? Kas notiek? Ir vakars, 22:45 minūtes, pirmdienā, 8. februārī. Man vajag izklaidēties. Nu, ko mēs sēdēsim atkal teļu, klūrēsim YouTube, ko mēs atkal visu porņukus skatīsies mājās. Nu, tas vienreiz jābeidz, nu, jā. Apsveicu un atraujam šampi par to, jā, par to, ka es 3 dienas vairs neesmu bloķēts. Nu, lūk, galvenais, ka vienreiz jau man bloķēja, jo es tur rupji runāju par tam veltījumām Bulim, jā. Un tad es speciāli uzfilmēju to otru video, kurā es nepateicu nevienu lamvārdu un tā ļoti pieklājīgi vienkārši teicu, mēs tur mašīnā sēdējām ar tādām brillēm brūnām un arī to nobloķēju. Man liekas, kas tad vairāk nevar Facebookā runāt to, ko tu domā? Ne. Ja? Es pat neaicināju gāzt pastāvošo iekārtu, es neaicināju uz rasu naidu vai vardarbību. Es neteicu neko sliktu par citas ādas krāsas cilvēkiem. Es vienkārši teicu vienam vīrietim latviešu, ja, kurš tēlo no sevis Donžonu, bet īstenībā ir hronisks mēlis, patiesību. Ja. Tāpēc, ka viņš ir raidījumā vienā podkāstā ņirdza par Lienas blogu, kurā viņa aprakstīja savas seksuālās problēmas. Tā, ritīgi viss besi jums ieciet. Un tā, dakteris Andris. Tikai dakteris Andris atrasinās jūs problēmas. Es ar Lienu katru dienu ejam ar kājām nediršu. Mēs katru dienu ejam ar kājām 8 kilometrus, aizējam te līdz stadioniņam, es tur pievalkos neatkarīgi, cik grādi ārā, Liena uztais presīs, ar cik Liena stāv plankā 5 minūtes 40, viņai jauns rekords, pamēģiniet plankā nostāvēt kaut vai 2 minūtes. Es arī tā aizturu savus rekords, svaigs, gaiss, garas, pastaigas, mēģiniet klausīties labu mūziku, bet vispār ārā, svaigā gaisā, ārā un tā tālāk. Un tas ir tas, kas var kaut ko bišķiņu sakārtot galā un tā. Jo mēs vienkārši šodien, mīļie draugi, nešauj ar automātiem uz ielas neviens. Pazemē nav jālien, paika nav beigusies un tā. Kur ir problēma? Mēs visi zemapziņā saprotam, ka mēs esam liecinieki drausmīgam farsam un totālam teātrim, kas notiek mūsu acu priekšā. Aktieri ir valdība, aktieri ir mēdīja, aktieri arī ir dēļ sabiedrībā pazīstami cilvēki,
Un mēs esam to visu spiesti vērot un tēlot, ka viss ir normāli. Un tas ir, piemēram, tā kā jūs piemēram, braucat vilcienā, ja? Vagonā viens pats, un tad jums iekāp vēl viens cilvēks, vagonā nosēžās jums pretī un sāk dzīt pilnīgu huiņu, sanarkojies vai ko, un jums jāsēž un tā, tā ir tev taisnība. Un tā ir, kā tu saki. Nevar nepiekrist, ja? Un tev jātēlo tāds muļķis visu laiku ir. Un tas īstenībā ir tas, kas mūs visvairāk, jo tā ir taisnība, ka bada laiks mēs esam redzējuši un ir bijis vairāk piķis un mazāk piķis. Protams, ka cilvēkiem ir bail, ka beigsies nauda vispār, ka viņiem būs jāvācās ārā no saviem smukajiem dzīvokļiem, ka viņiem atņems tiesu izpildītāji un brīnišķīgās mājas. Es to pārtaucu iepriekšējā laivā rakstīju viens sekotājs, ka atņems dzīvokļus. Un īstenībā tas ir tas, kas cilvēks vairāk biedē, ka viņiem būs jāatsakās no ierastā komforta, kas visdrīzāk tā arī būs. Mašīnas būs jādod tiesa izpildītājiem, arī dzīvokļi, mājas. Es nesaku, ka visiem, bet daļai. Un tas ir tas, no kā ir visvairāk bail, jo ne jau no tā vīrusa kāda ir bail. Atgādinu, ka Latvijā no slavenā vīrusa ir nomiruši 0,001% cilvēku, kas ne tuvu nav pandēmijas skaitlis vispār, un arī nav epidēmijas. Epidēmija ir pavisam citi cipari. Un visi šie cilvēki, nevis visi, bet lielākā daļa, kas ir miruši ar Covid dalību, nevis no Covid, ir virs 75 gadiem, ir 90% no viņiem. Tātad par vīrusu te neviens pārāk neuztraucās un tā tālāk, ja? Bet tagad runa par to, ka mums visu atņem, rēķini jāmaksā, mums neko nedod vietā. Jā, piemēram, Andrim Kivičam ir tā. Andrim Kivičam ir aizliegts ar likumu pelnīt naudiņu. Andrim Kivičam valsts pabalsts ir tieši 0, jo Andris Kivičs nevar valsts ieņēmuma dienestā uzrādīt autorlīgumus, jo Andris Kivičs visu mūžu darbojas autorlīguma režīmā. Ir koncerts, autorlīgums, paraksti, ja? Protams, arī koncerti bez autorlīgumiem, kur koncertu pasūtītāji vispār negrib dzirdēt neko par nodokļu maksāšanu šī valstī. Bet Andrim Kivičam naudu jānopelna, jo viņam ir 4 bērni. Tātad Andrim Kivičam 4 bērnu tēvam ir aizliegts ar likumu pelnīt naudu. Un Andrim Kivičam 4 bērnu tēvam valsts vietā dod apaļu 0, taču Andrim Kivičam ir jāturpina visu maksāt, uzturēt bērni un tā. Un es te neteikšu un nestāstīšu vienam, kāds ir iespējams. Man ir arī labi draugi, paldies Dievam, un vispār es vienmēr kaut ko izdomāšu. Bet vēl ir tā, ka tā valdība viņa ir izdomājusi, ka gadījumā Andris Kivičs kaut ko nesamaksās laikā, tad viņam varētu uzreiz arī piesūtīt tiesas izpildītājs, lai tie viņam atņem to, kas viņam ir. Ja? Es to stāstu reāli sarkasmi, jo tas ir tāds nonsens, tas ir tāds cilvēktiesību pārkāpums. Kā tu vari aizliegt cilvēkam, ar likumu aizliegt cilvēkam pelnīt naudu, neiedot neko vietā un likt viņam turpināt visu maksāt? Un ja viņš gadījumā nemaksā visu, atņemt viņam to. Un tā ir Latvijas realitāte 2021. gadā. Un kur mēs dzīvojam, mīļie draugi? Mēs nedzīvojam Meksikā, Brazīlijā, Indijā, Krievijā. Mēs dzīvojam mazā, pelēkā, miglainā ciematā ar ļoti zemu iedzīvotāju blīvumu, kur jau būtu ļoti vienkārši ātri saprast, kuriem te dot to pabalstiņu, kuram nedot, kuram kā. Es, piemēram, nevienu pabalstu neesmu prasījis, es tikai piezvanīju uz vidu, es pavasarī vispār neko neprasīju. Es piezvanīju vidu un intereses pēc painteresējos, vai tā varētu gadījumā būt, ka man kā 4 bērnu fāterim, kuram ir aizliegts strādāt, nepienākās pilnīgi nekas, jo es neesmu nodokļu nemaksātājs, man ir nodokļu pārmaks, esmu veicis visas sociālās iemaksas. Atbildīgs pilsonis. Atbildīgs pilsonis īstenībā. Vai tā varētu būt, ka man tiešām grib dot 0, man pat telefonu tur vidi darbinieks teica, tā tiešām ir. Es saku, kā tā var būt? Viņi saka, tāda ir mūsu valsts politika. Es saku, jūs varat atsūtīt mums autorlīgumus. Es saku,
es nevaru atsūtīt jums autorlīgumus, jo man ir aizliegts strādāt ar likumu. Tad jau sanāk, viņi saka tajā vidā, tāds apburtais loks jums. Es saku, nu tā sanāk, tāds apburtais loks jocīgs, jā. Bļāviens, tāds apburtais, ko tad jums darīt, viņi man saka. Es saku, jā, tas ir jautājums, ko man vajadzētu darīt. Es saku, kā jūs domājat, no kā es piemēram dzīvoju, ja? Es dzirdēju, ka Inters Busuls ir aizvācies uz laukiem, vēl es zinu vairākus aktierus, kas ir izvaukšies no smukajiem dzīvokļiem. Tad es vēl zinu diezgan daudz izlikt. Es zinu, bija biezus zēnus, kas vairs nedzīvo savās mājās. Es zinu cilvēkus, kuriem ir jau atņemti autiņi, ja? Un tā, bet ne pa bēdīgo. Bet tas ir īstenībā tā. Labi, palasīšu jautājums. Andri, vai tavu prāt Ģirģens atbildēja godīgi? Man liekas diezgan virspusējas atbildes, runājot par to, kā viens cilvēks var apdraudēt citus, atbild 2 minūšu garumā, ne par ko, nebija konkrēta atbilde, paldies. Nu redziet, vispār, tad, kad es gāju sarunu ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģeni, es sapratu to, ka mani interesē pašam KPV, mani interesē kaimiņu jautājums, mani interesē, vai ir iespējams tas, ka ja Rīgā izies ielās 20,000 mūsu cilvēks močīs ar stekiem tāpatās kā Baltkrievijā, tas man interesē. Un bija vēl viens kaut kāds jautājums, kas man interesē pašu, jo es ļoti labi zinu, kā ir jārunā politiķim. Tad, kad atbild politiķis, ja, viņš domā pirmkārt kā amatpersona. Es kā iekšlietu ministrs, ko varu teikt tālāk, ko es varu teikt kā partijas biedrs, tālāk, ko es varu teikt nākošo vēlēšanu kontekstā, un tālāk vēl es esmu valdības sastāvā, kā tas viss iztīsies valdības kontekstā. Līdz ar to nekādas tur baigās tādas atbildes sagaidīt nevar. Ja? Jautājumi bija 70% no Twitter un Facebooka, un es to rādījumu nostījos vēlreiz. Un es neredzēju kaut kādu klaju ūdeni, es neredzēju, nedzirdēju. Tā Latvijā runā politiķi un Sandis Ģirģens nav sliktākais piemērs, viņš pat varētu būt labākais piemērs. Un starp citu, tu uzdev ļoti daudz arī skatītāju Jā, 70% no skatītājiem, jā. Viss jau nevar paspēt uzdot. Jā. Tas ir jautājums, kāpēc tu neuzdod. Es nevaru prasīt, klausieties, sakiet lūdzu, kāpēc Latvijā nesēž cietumā neviens par korupciju, jo visvairāk pasaulē naudas, ziniet, kur cilvēki pazūd? Tieši korupcijā. Korupcija ir vislielākais melnais caurums visā pasaulē, visām finansēm. Un Ģirģens jau nevar pateikt, tāpēc, ka viņiem, maukām ir aizmuguri, Anģi, man ģimeni novāks, pizdzēs būs, dirsā būs, viņam vispār pieskarsies tur žopa. Un viņš teica, tas ir laikietilbīgs jautājums, neviennozīmīgs, jā. Un es ļoti labi to saprotu, jā. Bet tā, vakar kājas princīte ir vārdiņš, Mija, ja cilvēki atbild. Jā, par šo es ir. Un Beitiņa skatās, ok, Lienīt, tu iedvesmo. Paldies. Arī Ģirģenam vajag darīt, ko darīt bezspēcīgi. Jā. Nē, tu saprot, es pilnīgi saprotu to, ka es domāju, ka ir jābūt īpaši neaptēstam, lai nesaprastu, ka tas ir liels plāns, liela afēra, kura tiek balstīta, protams, ka uz esošu vīrusu, bet es domāju, ka tie, kas to vīrusu palaid, viņi domāja, ka tie cilvēki mirst vairāk. Cilvēki mirst sūdīgi, nav furors tik liels, kā viņam vajadzēja būt. Izrādās, ka cilvēki ir bišķiņ gudrāki un arī analizē skaitļus, un viņiem neiet tie skaitļi kopā, ja? Un viss vispār ir aizgājis bišķiņ dirsā. Ja viņi tā mirst tie cilvēki kārtīgāk, tad tas tā ir ironija, protams, ja? Tad viņi fiksāk parakstītos tām vakcīnām un sanāk viss tas biznes. Bet tagad mēs redzam, pastieties, pat Bībelē, slavenajā eposā, ir rakstīts, koku pazīst pēc tā augļiem. Kādi ir Covid vīrusa augļi Latvijā? Ko mēs redzam? Tātad valsts iestādēs strādājušie cilvēki nav sajutuši vispār nekādu atšķirību finansiālajā ziņā. Viņi nesaprot, ko pārējie ņems. Jā, ļoti daudz cilvēki nonākuši trūkumā. Tātad ēdināšana, turisms, mēs to visu zinām. Mūziķi, mākslinieki, izklaide.
Tātad veselas nozares ir nonākuši trūkumā, un mūsu valdība ir viskopākā pabalstos. To mēs vēl arī redzam. Ko vēl mēs redzam? Mums regulāri cenšas ierobežot dažādos veidos, neraugoties uz to, ka tas nestrādā. Nedarbojās maskas, jo tieši 3 nedēļas pēc tam, kad strogi jāvelk maskas, pēkšņi 900, tur bija tā. Tur bija tā. Kariņš pateica, strogi jāvelk maskas, es domāju, kas tagad būs? Un pēc kaut kādām 3 nedēļām 750, pēc mēneša bija 800, un bišķi vairāk pēc mēneša bija tie slavnais 1000 bija. Tātad maskas nedarbojas. Bļaļ, kā tā var būt? Maskas nedarbojas. Ok, kas varētu darboties? Varētu darboties, varbūt, distancēšanās. Kā lai panāk distancēšanos, vai veiklā nepārdodam tur tādas un tādas preces, mazāk cilvēki iet uz veikliem. Cilvēki beigās veiklos mazāk nav. Vienmēr sakot, es te neizplūdīšu, bet nekas nedarbojās, nekas nestrādā. Kā jūs domājat, kāpēc tā varētu būt? Varbūt tie cipari par tiem saslimušiem ir feiki tomēr? Varbūt tā nevarētu gadījumā būt. Nevarētu gadījumā būt tā, ka, ja cilvēki aizd uz slimnīcu, piemēram, ar kaut kādiem sirdsdarbības traucējumiem, un viņam paņem nodaļā Covid testu, kurš ir pozitīvs, tad viņš ir Covidnieks, nevis sirds slimnieks. Jā. Viņi nepieskaita gadījumā Covidniekiem. Ja? Un vispār viss šis te, ko mēs piedzīvojam, viņš jau balstās uz testu. Ja? Kā var ticēt testam, kurš Elonam Maskam, pasaules bagātākiem cilvēkam, 1 dienas laikā 2 reizes ir pozitīvs un 2 reizes negatīvs? Vakar satikām čomu, kas bija nesen Dubajā. 1 dienas ietvaros, 1 pozitīvs, 1 negatīvs. Jo viņš sacīja, ka jūtas ļoti labi, un saprat, ka tas ir kaut kāds joks, un caurnešana aizgāja uztaisīja pats. Tātad šis tests nav ticams. Skaitļus vajag. Viss ir jāvelk garumā. Kā var ierobīt ārkārtas stāvokli momentāli līdz 6. aprīlim? Parasti tur 3 nedēļas, tad vēl 3 nedēļas, vēl 3 nedēļas. Uzreiz 6. aprīlis. Tur ļoti daudz, kas pa vidu var mainīties. Nē, ir jau izdomāts, ka 6. aprīlis. Tikmēr veikalos cilvēki, es biju šodien Rimī, nopirkām lientais kolosālu tomātu zupu, nopirkām visas nepieciešamās komponentes. Cilvēki viens otram grūžās virsū. Šodien grāmatas cielas Rimī, cilvēki grūžās viens otram virsū. Viņi nedistancējās. Tie grabuļi, par kuriem es tur vairākas reizes teicu, kurš pie kases netirgo, visu tirgo, tad izņem grabuļus ārā no klāsta, un šodien viņu nav vispār. Tā kā šodien tos drīkst nopirkt. Tad, kad tie, kas skatās šo tiešraidi un ir bērnu vecāki, zina, ka jums principā par jūsu bērnu svarīgāks nav nekas. Ko dara mūsu valdība? Nepārdod bērnu drēbes, nevar nopirkt bērnu grabulīšus. Wow! Vecāki, jūs sākat lēnām uzvilkties. Paliekat dusmīgāki. Jums ir jāpaliek dusmīgākiem. Un ja jūs paliksiet dusmīgāki, arī jūs gribēsiet, lai viss šitais murgs ātrāk beidzās un jūs novakcinēsieties, bļāņas, un būs miers, un plāns būs izpildīts, un būs miers, un āmen, un tā tālāk. Redzēt, ka viņi nevar panākt nekādu rezultātu, lai visi gribētu vakcinēt. Vienkārši, saprotiet, ja nedarbojas nekas, tā tad nekā arī nav. Tāds ir secinājums. Jūs saprotiet, ja jūs izolējat cilvēkus vienu no otra, pirmām kārtām jautājums ir, atcerieties, bija tās 2 dienas, kad pateicot pēdējās 2 dienas pirms Ziemassvētkiem ir palikuši 2 dienas, kad var iegādāties dāvanas. Visi pēc saķēra galvu, ko dirsā, tagad 2 dienas veikali bija pārbāsti, un faktiski tajās 2 dienās Latvijā bija apmēram 4 miljoni kontaktu. Rēķiniet, ja 1000 kasieris satiekās ar 1000 pircējiem. Kas tas ir? Tie ir miljonus kontaktu. Lūk, viens gudrinieks bija sarēķinājis, ka Latvijā bijuši 4 miljoni kontaktu 2 dienās. Kā var nebūt nevis 1000 saslimušie, bet 50 000 saslimušie? Kāpēc nelaimīgā Krastmalas pasākums ir ļoti slikts piemērs? Tāpēc, ka Krastmalā bija milzīgs vējš,
Un Krasnodēlā cilvēki tādi saspiedušies kopā bija varbūt 500 pie tās skatās, nu, mazāk 300 bija pie skatos saspiedušies pārējie stāvēt tā. Kā var nebūt kaut kāds uzliesmojums, nu, pēc visiem tiem ārprātiem, ka to alkoholu nepārdeva, jā? Savukārt tagad, kad ir komandants stunda, ārkārtas stāvoklis, distancēšanās, maskas visiem, bodes ciet, bet cipari jau otro nedēļu aug. Kā tas ir iespējams? Un tad parādās Covid otrs nomers. Tāpēc, ka cilvēki ļoti nepareiz valkā maskas, viņas ir jāvalk arī pāri degunam, bet viņi jau valk viņas zem deguna. Apmēram tu novelc viņas zem deguna. Visiem uzšņauts virsū, visiem tev, saņēmāt. Tas ir viens moments, kad to masku tādu nevelk. Un otrais, Andri, nevajag smieties, cilvēki mirst katru dienu Latvijā 80. Un pavasarī, kas ir visviltīgākais gājiens, pavasarī. Dēļ tā, ka pavasarī daudz cilvēku netika pie doktora dēļ debilā Covid. Ambulatori slimnieki daudzi palika par akūtiem, kas tagad liek nost karotes, starp citu, un kuriem pieraksta Covidu. Jo ir pilnīgi iespējams, ka cilvēkam, piemēram, kurš ir hroniski slims, jo viņš netiek pie ārsta fucking visu gadu, var gadīties, ka viņam ir pozitīvs Covid tests, ja reiz viņš ir pozitīvs arī kazas siekalām, papajai, kolai, Red Bullam. Ja ir, blēd, vienas dienas laikā viens tests var būt pozitīvs un viens var būt negatīvs. Ja? Kā tā var būt? Saprot? Palasīja jautājums, ir man palasīja. Nu, Pāli, jā, kas tur ir? Vēl kāds rakstīja par to, ka jāuzrunā ir arī krievvalodīgie cilvēki, varbūt tad kaut kas mainīsies. Es domāju, ka Krievi skatās Krievu televīziju, kur tur šovos viss notiek, tur viņiem ir Krievu mēdī, viņi nenormāli daudz skatās YouTube'ā, kur runā dažādi Krievu zinātnieki, es apcīt Krievu galvenajā veselības tajā, es nezinu, kā to raidījumu, sas, kur Mališev vada to raidījumu. Mališev, viņi tur, nu, apmēram, viņi to veselības raidījumu vada, viņi tur stāsta, teiksim, par kaut kādām plaušām, tad tās plaušas iznāk, divas tādas plaušas iznāk, priviet, tur vienu, nu, viņi stāsta tā kā bērniem, ne par to veselību. Un tur viņi vispār, viņiem pa maskām sen viss ir skaidrs, ja, un tā. Jā, te arī cilvēki raksta par to, ka ārzemēs, kur ir daudz vairāk iedzīvotāji, viss strādā, bet vienkārši ierobežojumi ir liela. Nu, teiksim, tiek ievērot maksimum. Iedomājieties, piemēram, jūs esat alkoholiķis, ja? Nenormāli, kā, nu, pohas. Es nezinu, vai šitais būs labs piemērs. Un jums dakteris saka, nu, nedzeriet, ja? Un jūs tāds, nedzeriet, 10 dienas nepliek labāk, pohas, un tā ir. Nu, tad tu nedzeri jau pusgadu, tad nedarbojās. Beigās tu nedzeri jau gadu, slēg pohas, tad varbūt nav problēma ar alkoholu, varbūt tas ir kaut kas tomēr cits. Respektīvi, vairāk jau nav ko izmēģināt, un kas mani kaitina, ka pēdējiem, kam izdomā ķerties klāt, jā, ir bērni, jā, kuri ir asimptomātiski, kuri vispār nejūt to slimību, ja tur vienam, diviem varbūt kaut kas, nu, ja tur pašņaukās. Man bija skolā, ka bija gripas laiks, es atceros otrā vidienē, man klasē nebija kaut kādi 10 bērni. Vairāk pat. Jā, pusklases nebija skolā. 2/3 bija tā, ka nav skolā, jā. Cilvēks, ja ir saslims, viņš izveseļojas un viņu sistēmas, un tad bērns, kas ir? Cilvēks, ja ir saslims, viņš izveseļojas, un tad viņu neizņem ārā no sistēmas. Un tad brīnās tik daudz saslimuši. Jā, nu es par mēdījiem vispār neizteikšos. Es uzskatu, ka cilvēki, kas... Nu, cilvēki negrib zaudēt darbu, bet, protams, ka mēdī tā ir maucība. Protams, ka tā ir, nu, milzīga PR kampaņa, milzīga propaganda vienai slimībai, bet neaizmirstiet, mīļie draugi. Mēs dzīvojam pie Krievijas robežas, mazā, nabadzīgā, mazatīstītā, zema līmeņa valstī ar nepārāk gudru valdību. Es pieļauju, ka mums ir labi drošības dienesti, es pieļauju, ka mums ir kompetenti, vēl tur kaut kas, jā, bet mums jāpateicās Amerikas Savienotajām valstīm par to, ka mēs esam drošībā, un tas ir Amerikas dītā, man nekāda nav, bet vienkārši es brīnos par to izpildījumu, vienkārši. Kāds ir izpildījums? Tad mūsu Džeks, kā viņi kaitina tos cilvēkus, kā viņi irgājās par viņiem.
Jā, te rakstījā par to, ka... Mums tikko zvanīja Lienai privāts numurs. Neizvaniet, lūdzu, privātie numuri mums. Nu, kas ir? Tikko es runāju kaut ko par politiku. Nu, kas es nevaru brīvā Latvijā parunāt par politiku? Kas jūs domājat, es ar 272 cilvēkiem online izmainīšu vēlēšanu rezultātus? Ko man vajadzētu teikt kaut ko labu? Vajadzētu teikt kaut ko labu, ka te vesels bars Latvijā tūlīt badā nosprāks. Mēs jau tos cilvēkus neredzam. Tā ir. Nu jā, nevarēja Džekam neko pateikt, izlec pa logu. Nu šodien ap citu viņš čāls pieteicās raidījumā, bet beigās viņš var tikai pēc 10. marta, kuram izlec viens paziņu pa logu. No viss šitā. Nu, ļoti daudzas var šie gadi. Restīvi, mēs jau neredzam, nav jau tā, ka tie cilvēki vārtās pa ielām, vai tur vienkārši badā, tur vēl dzīvību, tur zini, un kaut kā tā. Tas viss ir klusu, tā nabadzība viņa norit klusu, tas trūkums ir klusu, jā. Un cilvēkiem mašīnīts ir, drēbīts ir, tur pulkstentiņš ir un tā, jā. Jā, bet tas arī tie privātie numuri, nu, heri, jūs zvanat, nu, kas es te kaut ko, jūs man pārvērtējat, man ietekmi, godu vārds, es vienkārši izklaidējos vakarā, parunāju ar cilvēkiem par to, par ko tāpatās visi runā. Tas nav nekas jauns. Nezinu, aiziet kādās kompānijās vai veikalos vai paklausīties, ko cilvēki runā. Viņi runā tieši to pašu, ko es tagad. Es nepasaku pilnīgi neko jaunu. Visi to tāpēc saprot. Nu, turpina, varbūt. Jā. Un galvenais arī, tas privātais numurs zvana, mēs nekā neceļam, 2 mēneši jau. Nu, tas ir drošības dienestis drīzāk kaut kāds, jā. Vispār jau privātos numurus, kāpēc jāteic, tu nezini, kas to zvana. Jā. Tad uzrakstiet, ja kaut kāda vajadzīga. Un tā, nu, tā kā. Labi. Tas ir absurdi, ka viņas jau paši palielina algas. Nu, vēl viens moments. Kā var krīzes gadā, ārkārtas stāvokļa laikā izdomāt cilvēkiem pacelt nodokļus? Un tad sēž tāds reizes, bet kad tad būs īstais laiks? Īstais laiks, bļaļ, būs tad, kad būs beidzies ārkārtas stāvoklis, idioti. Tad, kad būs normāla dzīve, tad arī celtos jobanos. Bet tad būs vēlēšanu gads. Un tas iztīsies pēc popu, bet mums pie dirsas tavas vēlēšanas. Vienkārši necel nodokļus. Viņi jau domā tikai par sevi. Viņiem ir savs tusiņš. Un tas ir tas ārprāts. Kad tu aizies tām vēlēšanām, tev tie politiķi lien uz vēdera tavā priekšā, jā. Un tā, kad vēlēšanas beidzās, viņiem sākās pilnīgi savs tusiņš. Pilnīgi no iedzīvotājiem neatkarīgs tusiņš, kurā tu vairs neko nenosaki, kur tev piekrīt, un ar tevim arī pārstājas sarunāties. Ja? Kas mums zvana? Mums zvana privāti numuri, kā mēs sākam runāt par politiku vai par kaut ko tādu. Jā. Es vēl saprastu, ja man būtu online kaut kādi 15,000 cilvēki, ja tur apmēram, un es Kiričs iziet uz ielas, un tur uzreiz, Kiričs iziet uz ielas, un tur uzreiz kaut kādi 30,000 no muguras, tur Andri, ja. Kur ir brīvā Latvija, mīļie draugi, kaut ko parunāt, kaut ko pasaki, ja, pafilozofē, padalies ar savām domām, ar saviem novērojumiem. Mēs jau tāpēc gājām privātais numuru, mēs jau tāpēc gājām bērndārzā, skolā, videnē un augstskolā, lai mums būtu bišķiņ kaut kā tā galva strādāt, lai mēs neesam idioti, mēs redzam, kas notiek. Jā, ļoti nepieklājīgi vispār zvanīt pēc 10. Mēs taču esam cilvēki, mēs redzam, kas notiek, mēs analizējam un saprotam. Ja? Un es nevaru būt stulbāks, kā es esmu. Par ko man priecāties? Jā. Un tas, ka es tur pieņemsim lamājos, ja? Es vienkārši emocionāls, es esmu mākslinieks. Raidījumā nelamājos, es ikdienā vispār nelamājos. Bet, ka es redzu visu šito, ko daru, man ir žēl cilvēku reāli. Ja? Ļoti, jā. Un tā. Cilvēki es domāju, raud, jā, no tā, kad netiek uz darbu un ienāk un nav un traki. Tā, ziniet, kas ir briesmīgākais, ka mana mazmeitiņai jāvelk maska. Viņas sajuka prātā. Tiešām tik traki arī. Ne viņi sajukuši tā doma. Tā, bet bērnu naudu, jūs paši zināt, pretī tiem kumosiem, ko pieliek visi politiķi un deputāti. Andri, protams, ka nezinu, Latvijā nav grūti apzinātos cilvēkus.
kas ir valsts sektorā strādājušie, kuriem nekas nav mainījies, tie, lai dzīvoju pa vecam, bet tie, kas ir privātā sektorā, kas var pierādīt, ka viņi strādā turismā, ēdināšanā vai izklaides industrijā, tiem mēs vienkārši dodam mēnesī kaut kādu piķi, kamēr viss nebeidzās, jo mums ir 4 miljārdi citur un tā tālāk. Tieši tik vienkārši, ko tur nevar izdomāt. Tagad sāks 21. gada februāra vidū domāt labklājības ministrs, kā varētu izdomāt kaut kādas mehānismus. Tas bija jādomā novembrī. Tieši tā, jā, tieši tā. Un esmu Latvijas pilsonis, nodokļu maksātājs un latvietis, un esmu šeit dzimis, un šī ir mana valsts, un es redzu visu, kas notiek, un es uzskatu, ka man ir tiesības par to izteikties. Kā domā, kas mūs gaida priekšā, es jau zinu. Man interesē, ko tu domā. Katastrofa, ne? Nē, es domāju, ka tas ka ir kaut kādā veidā jāpanāk pūļu imunitāte. Pūļu imunitāte var panākt ar vakcinēšanu. Faktiski, kā teicu, kaut kāds 75% ir jānovakcinē, tas ir viens, otrām kārtām atkritīs viss liekais. Es domāju, ka liela koncerta nebūs māksliniekiem 2 gadus vēl vismaz. Respektīvi, baigais tāds, būs tāds, paliks, darbs būs tiem, kas savās jomās ir labākie, reāli. Tiem būs darbs, ļoti daudz pazudīs no skatuves, daudziem būs jāpārkvalificējās, jāsāk strādāt kaut kas cits, jā. Izklaides mākslas joma ļoti cietīs. Tiem, kas zina Maslow piramīdas, uzbūva Maslow piramīdu, jā, tas ir pirmais slānis, ir fizioloģiskās vajadzības pēc drošības, tiksim, ēdienas, dzēriens, nokārtoties, un lai tev ir jumts virs galvas, un tu esi drošībā. Tas būs svarīgi arī nākošais tur socializēties, pasēties, kas notiek ar socializēšanos. Socializēties cilvēki man ļoti svarīgi, starp citu, es skatījos viņu YouTube raidījumu, kur gāja runa par to, kuri cilvēki pasaulē ir laimīgākie. Ja? Un izrādās, ka vislaimīgākie cilvēki ir nevis tie, kuriem ir vairāk naudas, kuri slaveni un tā tālāk un joprojām, bet vislaimīgākie cilvēki izrādās tie, kas satiekās ar sev līdzīgiem, un viņiem ir ko parunāt. Estīvi, kad tu satiecies ar līdzīgi domājošiem, piemēram, tur ir ģimene ar 2 bērniem, tu arī satiecies ar ģimeni 2 bērniem, un jums ir kopīgas profesijas, līdzīgas intereses, un tev ir ar ko izpļāpāties, tev ir, un tā socializēšanās beigsies, tāda, kāda bija agrāk, cilvēki reāli dzīvos. Ja ne katrs savā burbulī, tad tādos lielos, tādos sabiedrības noslāņojumos, jā, un, protams, ka pasaule mainīsies. Jā. Ziniet, kas pats briesmīgākais? Jā, mazmētiņa. Tur jau tā lieta, domāju. Andi šo sarunu klausās, to jūtu, redzu un vērtē, ko darīt ar tevi. Domāju, tev būs vēl ko ar manīm darīt? Es aicinu uz vardarbību, es aicinu uz rasu naidu, vai ko es te kaut kādu bumbu gatavoju uz galda? Ko es te aicinu uz revolūciju kaut kādu? Es iešu dalos saviem vērojumiem, ja? Un Latvijā jūs varat neuztraukties. Nekad mūžā te neizveidosies kaut kāda pagrīdes, kaut kāda revolucionāri, šeit ir mazi un te viss ātri sašņorēs un ko darīt. Ļaujiet cilvēkiem izteikties. Ļaujiet cilvēkiem izpausties. Ļaujiet cilvēkiem, krasnā tas bija nepareizi, ja? Kad neļāva uzlikt tumbas un lai tie trakie pasaka tās savas runas, izbļaustās, izdziedās un aiziet mājās ar sajūtu, ka viņi ir uzklausīti. Beigās jau jēgas nekāds. Jēgas nekāds, tad ļaujiet cilvēkiem parunāt. Viņiem jādara kaut kāds savs darbs, mēram atraduši. Es varētu uzdot vienu jautājumu, bet es viņu neuzdošu. Es viņu gribēju uzdot sarunā ar Sāņu Ģirģeni, tas neuzdevu. Jā. Par to, kas būtu patiesībā jādara. Drīz kaķiem suņiem būs maski jāliekas. Tā. Latvijā būs dabīga atlase vienkārši. Parasti mirstīgie Latvijā neizdzīvos. Andri, vakcīnas nav domāts veselībai, tikai ne šīs pēc pusgada vakcinētie nomirst. Es nedomāju arī, ka būs tā. Jā.
ja jums interesē par vakcīnām, pastieties YouTube. Viņas nav izmēģinātas uz dzīvniekiem, viņas nav notestētas tos 2-3 gadus, viņas sauc par lielu zinātni. Es arī neesmu spečuks visās jomās, bet kaut kas ar to vakcīnu, labi, es neko neteikšu, pastieties paši, ja. Nu, kāpēc negrib valdības veči vakcinēties? Nu, kāpēc negrib vadošie cilvēki publiski vakcinēties? Izraēlas premjeras momentā pirmais novakcinējās. Jā, Kāpēc liela daļa mediķi negrib vakcinēt? Nu, kāpēc tie cilvēki to negrib? Nu, tātad viņi netic. Viņi netic, viņi netic tam, nu. Jā, tas skar pašas tam viņi netic. Nu, kā tu piespiedīsi ticēt, ja tu netici, nu. Jā, tiesa. Pirmkārt, nejēdz tās vakcīnas pasūtīt, čakars ar vakcīnām. Valdības vadītājs nezina, kurš ir vainīgs pie tā, ka ir apmēram kaut kāds miljonus cilvēku tur ir, ja. Čātri var saprast stundas laikā, kurš tur ko, ja. Nu, par visām kļūdām, ko valdība dara, viņiem nekas par un tagad cilvēkiem jātic, viens no valsts galvenajiem infektologiem pasaka, ka vakcīna top 3 gadu laikā, paiet par kaut kādu 7 mēneši, Davai vakcinējieties. Pagad, viņš tikko teicāt, ka 3 gadus tā vakcīna top. Nē. Tikko bija baigais zinātnes lēciens. Nu. Nu, es arī, piemēram, es gribu atbraukt, man ļoti patīk ceļot. Ja man pateiks, ka, vecīt, tu neiekāps lidmašīnā, ja tu nevakcinēsies, ko mēs darīsim? Tādā veidā jau arī manipulēs ar mums visiem. Nu kā novakcinēsies beigās, lai daudz novakcinēsies, lai tiktu no Latvijas projām. Lai varētu vienkārši aizceļot. Jā. Nu, jā. Jā, pirms šās bija informācija, cik cilvēki var izturēt ar saviem ietaupījumiem. Secina, ka no 4 mēnešiem līdz 6 mēnešiem viss viņiem paredzēts izskaitļots. Nu kā, iedomājies, cilvēkam vai kaut kādu tur pieņemsim 1000, ja? 1,5, 2, 3. Ko te Latvijā visiem 12 štukas liekas, jūs gribu teikt? Ja? Latvijā 80% cilvēku, mīļie draugi, dzīvo no algas līdz algai. Ja? Un tā. Ar kaķiem tēmē uz masveida nopotēšanu, tāpēc jau urķējas. Dzīvnieks uzturēt ir dārgi. Ūdeles Dānijā miljoniem nopotēja. Jā, izslēdz radio darbnīcā un sāk klausīties tev, jei bogu. Garīgais uzlabojas. Man patīk, kā tu iztirzē šito sviestu visiem zināmās lietas, bet veids, paldies. Jā. Man liekas, ka šodien bija tikai jauni 300 nepilni Covid-19 gadījumi. Ziniet, kāpēc tik maz? Tāpēc, ka Saeima ir aizņemta ar Artus kaimiņu izdošanu. Viņam izdeva jau, liekas, ka pirms 4 vai 5 dienām. Jā. Andri, pie tevs partijā godu vārds, es nekādā netaisīšu, nekāda politika ir sūds. Jūs pasieties, kas notiek. Pieņemsim, pat ja tā Nacionāla apvienība domātu to pilnīgi nopietni ar tiem 500 eiro katram bērnam, taču neviens mūžā to nepieļaus, ka viņi dabona tādu slavu. Visi runās. Redzējiet, kā Nacionāla apvienība. Vienīgie normālie cilvēkiem naudu izdalīgi. Nekad pārējie to nepieļaus. Tas ir mūžīgā sarunāšana, mūžīgā izčakarēšana, apmelošana. Nabaga kaimiņi, paskatieties, kā izčakarēja. Ja? Savējie, protams. Kurš tu cits? Džeksbaiga koalīcijā. Ja? Varas beigās ņem un izdod. Savējie. Nu, to politikā tev vienmēr uzmetīs savējie. Man, piemēram, arī izsvītroja savējie. Es vispār to laiku atceros, tik drausmīgi tumša enerģija, tik tam visam, tik pretīgi tās sejas, visiem acis šaudās, visi, neviens, tur, nezinu, satika kaut kāds 4 godīgs cilvēks varbūt. Visi jau negrib sakārtot Latvijā kaut kādas lietas, bet visi grib tikt, kaut kur tur, kur kaut kā tikt pie tās sabiedrības naudas katli. Es domāju, kas ir sila? Visi grib tikt pie silas, ja? Bet jāsaprot, ka sila taču ir nodokļu maksātāja nauda vienkārši. Tas ir tas, sabiedrības, tas ir, ko visi grib tikt pie tā piķa, kas ir kopējā katlā. un tā, un piepildīt savas finansiālās ambīcijas, ja? Un tā.
Precēsties arī varēs tikai tad, kad novakcinēsties. Tad būs jāraksta iesniegums vai drīkstat bērns no tālāk. Es par šito nebūtu tik droši, godīgi sakot. Man liekas, ka šitās fantāzijas tāds, ka, kad tikai precē, tas arī jocīgi. Jā. Es domāju, ka drīz jau mērķis būs panākts, jo turisms neatkopsies. Mūziķiem arī, kad tad būs koncerts ar 5-6 tūkstošiem? Tad, kad novakcinēs, pasies kā. Kā ar tā būt Latvijā? Visi zin, ka tagad būs jāvakcinējās. Jāpasūt vakcīnas. Un pat to nevar izdarīt. Nevar pasūtīt normālu vakcīnas. Par ko tu strādā? Bet par sētnieku. Tu vari izslaucīt ielu? Nē. Vienkārši, kā var neizdarīt, vienīgais, kas ir jāizdara. Un viņi saka, bļāviens, tas nav tik vienkārši, tas ir komplicēti un tā tālāk. Tad vienkārši pasaka godīgi, man nesanāk. Es nevaru, kāpēc nevaru Krišjāns Kariņš pateikt, man neizdodas. Jūs redziet, man jau veselu gadu, man nesanāk. Godvārds, kam sanāk? Pabrikam sanāk, viņam tur aizsardzības ministrija, tur viss tur NATO, tur pilnīgi cita nauda ir. Vienkārši nesanāk mums. Lai nāk citi vietā. Varbūt tās kaut kādi talantīgāki cilvēki. Mums neizdodas. Jā. Noteikti dabīgā cilvēka atlaus par pasaules galu vairāk cilvēku netic. Maskas, vergiem, verga apziņa. Es ap citu pie maskām, es viņas velku veikalos arī tur Rīmī un tā tālāk velku, jā. Jā, kaut ko, visur, kur jāvelk. Es tiešām velku pa godīgo, bet es nevaru pierast. Viens zina, es laiku, bļāviens atkal aizmirs masku. Kur mums? Es visu, man tas nav asinīs iegājis. Es tomēr kaut kas pretdabisks. Man nav asinīs, kad točin, uzmanīt tā, kas man pa jaku mugurā? Šitai jakai ir tā maska kabatā. Ir. Izvēl tādu saņurcītu sūdu, kaut kādu izvēlu, uzliek virsū, nopērkt pienu, jā. Viss baigi cool. Jā. Andri, ko domā par tehnikumiem? Mans dēls mācās pirmā kursā. Es domāju, ka tas ir ļoti pareizi. Vislabākais, pasaule šobrīd ļoti mainās, un vispareizākais un labākais, ko var izdarīt, ir, ka jūsu bērnam ir nevis kaut kāda mistiska augstākā izglītība, piemēram, juridiskā, ar kur viņš var darboties tikai Latvijā, jo te darbojas tikai Latvijas likuma, bet kaut kāda profesija, ko viņš var strādāt visā pasaulē. Pavārs, zobārs, zobārs nē, tur ir medicīniskā 10 gadi, bet galdnieks, restīvi kaut kāds arods, ko viņš māk un prot. Tas būs daudz lielākā vērtē, īpaši eksaktās zinātnes, nekā kaut kādas šitās. Iemācīties arodu vienkārši, tā ir laba bilde. Šobrīd ir jāmācās kaut kas tāds, ko tu varēsi darīt jebkur pasaulē. Jā. Tādā ziņā šis laiks ir ļoti laba mācība, vai ne? Jā. Kā tev, Andri, beidzās konflikts ar bilingvālo? Nesaprotu, kurš ir bilingvālais. Novakcinēsies un būs zārciņā. Bet tā jau arī īsti nav. Cilvēki ir vakcinējušies, saņēmuši abas potes. Man ir dzīvi. Dakteris Fūrmans, slavenais, kas reanimācijā strādā, ja, dabūjis 2 potes un dzīvo. Protams, kad arī droši vien, kad cilvēks potēja pret gripu pasaulē arī, es domāju, ka nomir no gripas komplikācijām arī cilvēki no gripas potes. Tā viennozīmīgi to nevar teikt, es domāju. Mēs cilvēki ir nobijušies un tāpēc visādas teorijas izvirzīt. Es tikai pateicu, ka placebo efektam ir nenormāls spēks. Psiholoģija ir nenormāls spēks. Nenormāls spēks ir, ja tev sākās kaut kāds klepiņš un tev pasaka, ja tev covid, tev pulss ir augšā, tev sākās panika, izdalās adrenalīns, viss pastiprinās. Ja? Atvaino bija domājis ar Andri. Kas tur beidzās, nekas tur nebeidzās. Pateicu, ko es domāju, nobloķēju Faceities 3 dienām un tagad atbloķēju. Tā, vakcīna lies klāt, Coca-Colai, jā. Es apsveicu kādu variantu, vakcīna lies klāt Coca-Colai, cilvēki negribēs brīvprātīgi vakcīnu. Tas bija smieklīgs, man liekas, tas pats cilvēks rakstīja televīzijā B vitamīnu injicējot vai kaut ko tādu. Drīz maizē ieceps, ķieģelītī. Apēd ķieģelīt, viss novasnēs.
Tā. Anskričs vienmēr uzlādījās pozitīvu noskaņojumu. Paldies. Es jau neko pozitīvu nerunāju īstenībā. Es jau te tā kā, ja. Tas ir iedur duns mugurā kaimiņam, jā. Kā tev beidzās, jā. Ne, nu, to būtu, tur jau nekāda konflikta faktiski nebija. Nu, viņš aiziet uz kaut kādu podcastu, viņam prasa, vai var būt tā, ka... Jo Liena rakstīja blogu. Viņa rakstīja blogu par sieviešu lietām, ļoti atklātu par to un par šo. Un ir sievietēm tāda problēma, ka viņas, piemēram, viņām vīrietis patīk un viss ir ok un tā tālāk. Un tā intīmā dzīve, nu, viņas negūst cerēto baudu. Un Liena arī rakstīja blogu par to, un tad viņam jautāja tajā podkāstā. Džilingers jautāja viņam šo jautājumu, viņš tur vienkārši noņirdz 3 minūtes. Tas arī visu mūsu ģimeni. 9 reizes nevar atbildēt uz jautājumu, ņirdz par Lienu, tur arī par mums abiem, jā. Un tad viņš kaut kā mēģināja novēlt to no sevis, ne no Ānas Bulls, es vajag godīgi liekot rokas sirds, nu, Mēlis, Latvijas šobiznesā, nu, man viņš dirš, nu, vienkārši principiāls laika. Un līdz ar to es to vienkārši pateicu skaļi, nu, man nepatīk, ka pazmo manu sievu, nu, ja pazmo manu sievu, es varu pazmot kādam citam sievu. Tā. Daugavpils slimnīcā Covid nodaļā nestrādā trauksmes poga, tur ir jāzvan, ja paliek slikti. Kā tad tā? Miljonus tērējos visādiem debilismiem, bet pašu galveno slimnīcās nav sakārtots. Jā, un tas ir īstenībā baigais moments. Kā var tā? Kas ne vienkārši tie cilvēki, kurus mēs, es atgādu, mīļie draugi, kurus mēs esam pieņēmuši īslaicīgi darbā. Esam valdību pieņēmuši īslaicīgi darbā, lai gan ne Kariņš, ne Viņķele nav ievēlēti, nebija ievēlēti, ja es pareizi saprotu. Varbūt es kļūdos, ja? Respektīvi, tie cilvēki ir pieņemti darbā no sabiedrības, un tā vietā, lai viņi strādāt sabiedrības labā, viņi kārto savas ģēles, bet tas ne par to, tas ir sūds, tas ir visur pasaulē, tā vienkārši pie mums tas ir ļoti izteikti. Bet tas, kas viņi domā, ka tie cilvēki neredz neko, nepamana neko. Nu, ko tev domā, viņi dzimšanas dienās nerunā, viņi ģimenēs, virtuvēs pie galdiem, viņi nerunā visās mājās, viņi ko nerunā, viņi ko nesaprot. Tā, teiksim, sieviete viņai nestrādā trauksmes poga, kas viņa nepastāstīs par to, nevienam taču pastāstīs. Ne te ja jūs organizējat tādu izmēru sūdzu, tad parūpēties, lai tas izskatās pilnīgi nevainojami. Nu, pilnīgi nevainojami. Nu, tā toči nav kur piesieties, jā. Nu, ja ir jāfeiko skaitļi, ja, piemēram, nu, visi velkam maskas, un pēc 2 nedēļām cipari lejā, pastieties, kā strādā. Jo īstenībā sanāk jocīgi drusciņ, kad, teiksim, ja, piemēram, valdība izštuko visādus mērus pieņemt, un neviens no viņiem nestrādā un nedarbojās, nu, tad sanāk, nu, vesels lērums ar neveiksmīgiem lēmumiem. Un tie cilvēki jau var būt, piemēram, pat tā kā negrib sliktu, bet vienkārši viņiem neizdodas. Piemēram, es varu paņemt akordionu ar vislabākiem nolūkiem. Ja? Es spēlēju klavieru diezgan labi. Bet es paņemu akordionu, tur ir dirsā. Un es vienkārši lieku nost, tur ir melnie, baltie taustiņi, bet es lieku akordionu nost, es neesmu speciāli, es nevaru, nu, kaut ko varu uzspēlēt, ja? Nu jā, bet... Ja tu jūti, kad jaun... Tā. Es zinu, no kā vakcīnu taisīt. Nu, to formulu, jā, viņi ceļo internetā. Daudz dažādi mazi cipariņu un simbolu. Jā. Un tā. Tas nav teikts, arī to nesola, ka novakcinēs, ka noņems ierobežojums, būs jauna Covid mutācija. Jā, Anģi uzdzied kaut ko un relaks. Nē, šovakar es vispār gudīgi tā spontāni, es vienkārši ieraudzīju to. Tiem 500 eiro pabalstu. Jā, par tiem 500 eiro pabalstiem. Un arī, jo man skatās, man tie privātie numuri, viņi drausmīgi satraucās par to man izteiksmes veidu. Es tiešām esmu inteliģents cilvēks, es apzināti lietoju tādus vārdus kā maukas, ja, un pīdari, piemēram. Ja. Protams, es zinu, ka viņi neviens nepārdodās par naudu, viņi arī lielākā daļa no homoseksuāli, ja. Bet vienkārši tas ir tas, ko es jūtu. Kad es kaut ko tādu lasu, es tiešām to jūtu. Un man nav, es domāju, ka nu, tiksim, kā lai pasaka,
Ir jāļauj cilvēkiem būt dabiskiem savā izteiksmes veidā, viņiem ir jāļauj aprakstīt pilnīgi dabiski to, kā viņi jūtās. Ja viņš, teiksim, jūtās pilnīgā dirsā, viņam tas vārds, viņš dirsā vecīt, ja, uz pohām kaut kādām. Nesaka, nejūtos pārāk labi. Nu, mēs laiku feikojam savus sajūtas ar savu valodu. Un es izvēlos tos vārdus, lai aprakstītu, kā es tieši tajā brīdī precīzi jūtos. Ja. Un ja viena partija ir izdomāt populistiski pasiest ideju par 500 eiro katram bērnam, un otra nevar par to vienoties, tad vismaz būtu pateikuši, mēs dosim, bet izvērtēsim. Kam? Ja? Nē. Dosim ģimenēm un bērniem, piemēram, bet nedosim tos, kas strādā valsts darbā, un nedosim tiem, kas nav tur pazaudējuši darbus, un pirmkārt noskarosim kādiem bērniem, 17-gadīgiem bērniem, vai 6-gadīgiem bērniem, vai 3-gadīgiem bērniem, vai ģimenēs, kurās ir bērns līdz 6 gadiem, vai kā, vai kas ir bērns. Čau, Lienīt, tā neesmu dzirdējis nekur, ko pieņem šodien par Trako namā Saeimā. Turpmāk būs komandants stundas, vai neko nezinām par to, diemžēl. Žurnālists vakcinēs ar bezpajumu. Vai? Nu, es nezinu, varbūt tu tur palasis, vienkārši. Jā. Es esmu šobrīd bez krēkla atrodos, pēc man dzīvokļi nenormāli karsts. Es nezinu, kāpēc radiators nogriezt uz 3. To krīzniešu rīt. Vai es esmu aizmirsus, ka šo pasauli vadīs dzeltenā un musulmaņu tautas? Es tev varu palasīt. Ilgi, jā. Jā, katrā jākā sava maska, tik tiešām tā arī ir. Jā, kā mēs zinām, viņi nocinās. Jā, tur vēl cilvēki raksta, ka grūti ir nesāt maskas. Un arī veiklā iet viss slapšs nosvīdus esmu. Tas tā vienmēr ir. Ne, galvenais, ka Latvijas pirmajā televīzijā bija rādīt testu, kad cilvēki uzvelk masku, bet to aptiekas masku, to zaļo striķīšiem. Viņam skābekļa daudzums asnīs nesamazinās. Un arī ilgāk, līdz ar to tā. Bet ko mēs saprotam vārdu maskas? Ir tādas maskas, ir tās drēbes maskas, ir tās 3 slāņu maskas, kāda ir man, un ir tās tie N25 respiratori. Un N25 respiratori, paskatieties, YouTube ir tāds vidīgs, kur čaļi tur maskas, daudz, dažādas maskas. Viens tur un otrs pūš dezīti cauri. Visām maskām redzēt, tas dezīts iziet cauri. Jā, tas bija tik jocīgi. Tikai N25 respiratoram neiet cauri dezodoranta pūtiens, jā. Respektīvi, ka, protams, ka iet cauri, ja, un vispār tās maskas ir domāts, ja tiešām es reāli tev šķaudu virsū. Ja es tur elpoju pie sevīm, tur elpoju kaut ko, nu tad tu arī elpo, ja. Nu, kurš tad... Ieva jautā, Andri, kas Latvijā ir labi, izklausās pēc raidījuma, viss ir slikti LV. Epsies, man no Svetbankā ir ienākuši 5 eiro. Tagad? Jā, no Viļņas Vīķa. Donēts. Vielas gribēja, lai uzdzied. Bet mēs ar... Vai, šim zinu, tā, ko Sīnam raksta, jā, atslēgas vārds decentralizēt. Un tā, jaunā pasaulē nebūs valdība un stulba parlamenta, skaidrs, kā diena tekošā sistēma pilnīgi centralizēta, nākamā būs decentralizēta. Katrs būs valdība un tā. Nu, visāds tāds interesants idejas, jā. Latvijā jūs, pieņemsim, varat pilnīgi neuztraukties par kaut kādu, teiksim, revolūciju vai kaut ko tam līdzīgi, tāpēc, ka, protams, ka stiprs ir tas, kur pusē ir policija un armija, un arī latviešu mentalitāte, nevis ko tādu nav, diemžēl spējīgi, kamēr ir kontā kaut kāda nauda. Un nav arī, tev arī nav pat par ko tā kā, restīvi, vienkārši tas, kas, kā jau es teicu, ja, piemēram, tas, kas man sašauja, ir tas, ka mēs vērojam farsu un teātru un reālu izlumu jau gadu, regulāri lēmumi, tagad atkal lēmums par to, ko ar tajos veiklos tikt, un rezultātā cilvēks stāv minus 15 grādos ārā uz ielas, un arī tas nav izdomāts. Neviens nav varējis to aizdomāties. Eva, nebūs tā, ka stāvēs fucking 50 cilvēki minus 15 grādos saaugstēties. Nekad netiek padomāts, sojas uz priekšu. Un tur tā ir kaut kādi padomnieki un kaut kādi cilvēki, kas tur kaut ko var,
Labs komentārs. Jā. Un tā. Kurš var apliecināt to, ka daktarim deva vakcīnu nevis ko citu? Nu, nekad jau neko nevar zināt. Pēc mēs arī ēduši, tiksim, kaut kādu sieru vai gaļu vai desu vai... Ko mēs zinām? Ko mēs zinām? Ko mēs vispār zinām šajā dzīvē? Ko mēs zinām? Cilvēki nodzīvo 20 gadu laulībā un beigās tiesā, kad jāšķir laulība, iepazīstās vēlreiz un nesaprot, ar ko viņi dzīvojuši kopā. Andri, kas Latvijā ir labi? Izklausās pēc raidījuma www.vislīt. Starp citu, Ieva Liepiņā, šajā ir tēma. Es atceros, tagad kļūdas pēc bija iesaistījies partijā KPVLV. Tiešām reāli tā bija kļūda, ļoti liela manā dzīvē. Tad KPV tomēr bija, tā partija vispār varēja rasties tāpēc, kad esošā vara bija sagatavojusi tam augsni. Bija ļoti daudz neiedzību Latvijā. Un KPV atzīmēja tās nepilnības, kas ir Latvijā. Kaut kāds tur 10, 12. Un attīstība pārsāk bļaut. Tiem jau viss ir slikti. KPV nekad neteica, ka viss ir slikti. Viņi uzskatīja konkrēti 10, 12, 15 lietas. Un tāpēc reiz mēs runājam par to, kas satrauc cilvēkus, reālām, vienkārši absurdām, totāli jocīgām, muļķīgām lietām. Mēs jau, protams, ka Latvija ir skaista zeme, ir zemes iedzīvotāju blīvums. Mēs varam piebraukt mašīnas mazgātuvē un uzreiz nomazgāt mašīnu Ķīnā, tev jāiet stunda kaut kāda, jā. Lasīt cēnas un nesatikties mežā. Jā, Latvijā ir, tagad bija vēl, Rīgā, skaistas pilsētas, Sigulda, Kuldīga, Vecpilsēta, jā. Man kā Andrim Kivičam, mēs bišķiņ savādāk vērtēs sabiedrību un cilvēks nekā jūs varbūt. Es viņus pazīstu, vienkārši 1000 reizes vairāk, man ir cits tāds skatījums. Bet ir jau arī viss kaut kas, bet mums ir jāatzīst reāli, ka Latvija ir šobrīd Eiropas Savienības nabadzīgākā valsts. 25% valsts iedzīvotāji dzīvo trūkumā. Mēs esam pirmā vai otrā vietā pašnāvībās un pirmajā pieciniekā alkoholā uz vienu cilvēku, un Latvijā ir vislielākā atšķirības starp bagātajiem un nabagajiem. Tas nav normāli. Un tas nav normāli, ka cilvēkiem atņem, respektīvi aizliedz ar likumu pelnīt un vietā iedod grašus, un ka Latvija ir vienkārši viss kopākā pabalstoši šajā laikā. Kāpēc tieši Latvija ir viss? Kāpēc ne fucking Slovēnija? Vai kaut kas nezinu, kas? Kāpēc visi šitie antirekordi ir mūsējie? Un kā var nesakārtot tik mazu valsti? Protams, tas ir kā jūs skatāties uz dzīvi. Jūs jau varat cits, teiksim, ir programmas un biomasa un ir dzīvi cilvēki. Piemēram, mēs esam dzīves cilvēks ar Lienu. Mums ir svarīgi kino, literatūra, mums ir svarīgi daudz runāt, izrunāties, iet garās pastaigās, vērot notiekošo, interesēties lietām. Ir cilvēki, kas pamostās glītā dzīvoklī, aiziet uz savu darbu, atnāk mājās, caur veikalu, sieras, des, baltmaizi, tur 2 aliņi, jā vai nē, biezpiens. Viņi atnāk, iet dušā, uztais vakariņas un ieslēdz teļuku. Un viņiem tā ir izdevusies dzīve Latvijā. Viņam neinteresē iepazīt citas valsts, citas kultūras, ceļot, salīdzināt. Piemēram, es esmu dzīvojis ārpus Latvijas vēl 4 valstīs diezgan ilgi. Man ir ar ko salīdzināt. Es varu salīdzināt atmosfēru valstī, ir tāds jēdziens. Un visu kaut ko, bet nav tā, ka tiem, kas strādā valsts sektorā, tiem jau ir labi. Ja mēs par labu dzīvi uzskatām tādu, kurā tev ir pilns vēders, tu guli mīkstā gultā un skaties televizoru, ka tas ir, tie ir griezti. Bet ir jau vēl tāda lieta kā cilvēciskās attiecības, jā. Tā kā letiņi apdirš viens otru aiz muguras, piedodiet, tā neviena tauta neapdirš viens otru aiz muguras. Jā. Un tas ir, un kāpēc Latvijā ir tādas problēmas? Tāpēc, kad cilvēkiem ir apdraudētas pamatvajadzības, jā. Tu ieskaitīt tiem visiem letiņiem neapmierinātajiem kontā, ieskaitīt tur, 10 štukas, jā. Cits cilvēks, apmierināts, priecīgs, arī Kivičs vairs nekaitina, viņi nekaitina arī Kariņš pārāk, jā. Respektīvi, tas, ka tā valsts ir nabadzīga, tāpēc arī tās cilvēku attiecības ir tik saspringtas un saspīlētas, jā.
Nu, tāpēc jau tie norvēģi, šveicieši un tie dāņi un visi šitie, tāpēc viņi ir tādā relaksā un tādā, hi, tur, like, have a nice day, tāpēc, ka viņiem nav apdraudās pamatvajadzības. Nu, jā. Andri, ja par jums vēl Ieni runā, tad neesiet vienots, vai tas ir sen noiet ceturs, tas jau no inčīgi. Andri, kas Latvijā ir labi, izklausās pēc raidījuma, jā. Un galvenais, ka to viss ir slikti, jo tas ir vispārinājums. Jā, tas nozīmē, ka jūs neesat inteliģents cilvēks. Nu, nekad neviens nevar pateikt, vispār jau nav nekas pilnīgi tikai un vienīgi slikts, izņemot karu. Jā. Jā. Bet tas arī kādam ir biznes. Jā. Respektīvi, nu... Šodien bija epizode, jā, kad jauna ģimene bija neapmierināta, nāca no veikala ārā un teica krieviski, хорошо, что не стреляют. Nu, labi, jā, pie Maksims, protams, pie Maksims ārā uz ielas rinda, cilvēks nelaiž iekšā. Bērniņš bija līdz ratos, tad jāsalst. Un tur meitene teica, nu, что за безобразие, un tur fāteris teica, хорошо, что не стреляют. Nu, var arī, teiksim, no tāda skatu punktu skatīties uz dzīvi, ka pats galvenais ir, lai nešāja. Nu, tā. Andri, vajag Žigu uzaicināt uz interviju, es viņu aicināju, viņš nenāca. Andri, gribi pateikšu atklāt, šeit nekad nekas nebūs labi. Mans redzējums ir vismaz vēl 30 gadus, iespējams nekad. Tā, tu mammai dziedāji, viņai saglabās tas Facebookā, forši. Andri, neesi domājis par ieiešanu politikā. Nu, es taču vienreiz biju, miskas tā ir. Viens cilvēks tur, un indivīdi daži nevar tur neko panākt. Jā. Un tā, nu, ko mēs esam norunājuši? Baigi ilgi. Atceries dziesmu, it's not about money. Kaut kādā iepriekš kontekstā droši. It's not about money. Es zinu, bija tā dzirdēja, kur bija, it's all about the money. It's all about the money. It's all about the dam, bija tā dziesma. Anna grib pateikšu atklāt šeit, jā. Taču agrāk lielākā mafija bija baznīca, tad policija un tagad. Es nezinu, man kā, es vai par baznīcas neizteikšos, viss tā padās, zinu, ko es domāju. Par policijas vispār nevar teikt neko sliktu. Policija ir izpildvaru, viņiem pild likumu. Dara to, kas viņiem jādara. Man policija labas attiecības, man ir ļoti daudz reizes brīdinājuši, kur man toči nevarēja kaut ko uzrakstīt. Un tā, es par policiju neko slikti nevaru teikt. Nu, policijai ir jāsūt, teiksim, ir izdots kaut kādā kārtībā jābūt. Ja ir kaut kāds likums vai rīkojums izdots un cilvēki viņu pārkāp, tas bija Sandim Ģirģinam prasīja, vai tie sodi nav pa lielu, jā. Un viņš teica, tā ir cilvēka izvēle, pārkāpt vai nepārkāpt likumu. Un īstenībā ļoti laba atbilde. Bet tur ir baigā nianse, ka var gadīties nejauši pārkāpt. Piemēram, es aizvilku uz to krastu, man arī starp citu 5 sotakas sots atnāca. Es aizgāju reāli pastīties, vai letiņi var savākties kopā, ja? Jo par spīti tam, ka daudz saka, tas bija vienkārši neorganizēts kaut kāds haoss, tur bija konkrētas prasības tiem organizētājiem. Es starp citu nebiju organizētājs. Es vienkārši aizgāju pastīties. Viņiem bija prasības par atcelt daļu ierobežojumu, un tas bija protests par bērnu maskām. Ja? Es aizgāju pastījos, izgāju cauri ar kameru, izgāju cauri cilvēkiem, satiku Horenu, papļāpāju ar Horenu, pēc tam gāja uz mājām, satiku vēl mācītāju Jencīti, papļāpāju bišķiņu un gāju uz autiņu. Un bija 5 sotaks. Ne es tur bučojos, ne apķēros, neko no tādā, man es uzskatu, pie tam man ir aizliegts pelnīt, man ienākums šobrīd 0. Un man uzrakst 500 eiro. Nu, kāds var cilvēkam izrakstīt naudas sodi, viņam vispār nav ienākumu. Jā, ja viņš tur krīt visiem ap kaklu, tur bučojās un nezinu, ko ņemās. Sigitiņa, čau, Sigiti jautā, vai tu apstrīdēji sodu? Es rītdien rakstīšu iesniegumu, jā. Rakstīšu iesniegumu rīt. Tāpēc, ka, es tiešām aizgāju, tā kā, man interesē, vai kopš atmodas laikiem, ja cilvēkiem ir pilnas sirds, viņiem ir sakāpes, vai viņi var savākties kā 3000 Latvijā, ja? Jā. Un īstenībā, ko es varu pateikt, man liekas, ka, ja tas subjektīvs viedoklis,
Nu jā, no policijas mašīnām skanēja pārtrauciet pulcēšanos. Pārtrauciet pulcēšanos. Pasākums ir nelegāls, pārkāpjat epidemioloģiskās nosacījumus. Visiem, protams, pie kājas, neviens nekur neizklīst, policists turpina stāvēt. Es ir ļoti profesionāli nostrādāt policītnī dienā, kā ārzemēs reāli. Un, ja policija pateiktu, no šī brīža visi tiek fotografēti un filmēti, un jūs visi dabūst 500 un 2000 eiro sodus, visi izklīst 100 punkti. Bet tad sanāk, ka cilvēki speciāli to neuzzina, lai kaut kādai štukai cilvēku var izrakstīt 500 eiro sodus. Kas ir, ja tu izrakst 500 eiro 1000 cilvēkiem, tie ir 500 000. Kaut kā jau tie 4 miljoni jādabūna atpakaļ. Nē, vienkārši. Tad varbūt var pateikt tiem cilvēkiem, ka pa godīgo pateikt, jūs fočēs, jūs filmēs pa kluso, brīdināt. Un jums pienāks milzīgi sodi, jā. Un tad izskatītos, ka policija rūpējās par to, lai neviens nenoroja Covid. Bet tagad izstāst tā, ka pulcēties. Pulcēties vēl vairāk. Pulcēties vēl vairāk, mums būs biezāks maksas. Ne jau viņiem, protams. Jā. Soda ir par varbūtību, ka tu it kā kādu varbūt nogalināsi. Nu jā, nu tad ir varbūt pirmām kārtām tas ir svaigs gaiss. Nu, bija tur, protams, arī kāds bariņš ar tādiem kretīniem, bet, nu, tāpatās jau cilvēki ikdienā ne autobus pieturās, ne Rimī, ne Maksimās, ne veikalos, nekur nestāv 2 metros. Nu, visu laiku viņi kaut kādu metru, pusotru. Nu, tā kā ja viens likums un taisnība visiem, tad policija varētu rītdien doties uz lielveikalu Rimī, Grāmas ielā ap 5-6 vakarā. Tur var pa 2 metru distanci sarakstīt, tur sodi, tur ir jāņem kaut kāds 2 metru lineāls. Nē, vienkārši, tur aizvēr uz veikalu un izrakst kaut kāds 100 sodus momentāls reizi. Nu, nav tur nekāda 2 metri, nu. Nevienā lielveikalā. Notiek cilvēku biedēšana un sodīšana. Tāpēc esam tur, kur esam. Mēs Latvijā neesam tādi kā citās valstīs. Te bija rakstīts 12. decembra pasākumā, kad piedalīsies un dziedāsi. Kas tā pamatībā? Nē, bija tāda doma. Man prasa, vai tu Aņģi, vai tu varētu uzdziedāt vienu dziesmu. Es saku, vai es uzdziedāšu? Jā. Es teicu, principā es varētu uzdziedāt. Bet tad aizliedz to aparatūru un aizliedz mikrofons un aparatūru. Un tad bija doma, ka no kaut kādas studijas. Bet to studiju arī, to studiju aizliedz Žagars, dēls teātrī bija izdomāt. Un tā arī es neko nedziedāju. Man liekas, cilvēkiem sakarā visu šito, no viņi saprotiet, cilvēki viņi analizē, viņi skatās, viņi štuko, viņi analizē, un viņiem tik daudz, kas neiet kopā, ka viņiem sākās škraub par to, ka viņiem, tu man visu laiku lec uz ekrānu ārā tavu mesīģi, es tagad tiešraidē esmu. Jā, Nataša. Tev prasa, kas tev tas ap roku? Tas man tādi, es viņu parasti ņurcu. Es nezinu, liekas, kad ir izrunāts, parunājām, normāli. Jā, man liekas, vajag izrunāties, vajag komunicēt vairāk. Tā, zin kā, pa teļu, ka ieslēdz televizoru uzreiz vēmt gribās, jā, un tā mēs te arī 2 pa mājām dzīvojam. Jā, vēl ar 2. Un tad kaut kā tā kaut ko un papļāpā un tā. Jā, labi, mīļie draugi, lai jums, kā saka, stipri nervi un labu humoru izjūta. Atā!